top 10. Raivi pēdējais posms ar vairākām uzvarām, bet vienmēr noteikti gribās arī derbijā uzvarēt. Ar kādu noskaņojumu mēs sagaidījām šo spēli? Protams, ka sagaidījām lielu motivāciju. Derbijā vienmēr gribās uzvarēt, plus gribās sezonu noslēgt uz kaut cik pozitīvas nots. Ja neizdevās uzvarēt čempionātu, tad vismaz pēdējās spēles uzvarēt. Par spēli kopumā pastāst, kāda tā bija? Es domāju, ka no abām komandām diezgan aktīvi. Varbūt viņi neizlika savu pirmo sastāvu, bet tas mums baigi neinteresē. Mēs būtu spēlējuši tieši tāpatās. Ja viņi būtu izlikuši pirmo sastāvu, gājām aktīvi laukumā, centāmies presingot, spēlēt viens vienādi. Man liekas, bija interesanti spēles skatītājiem. Tev ļoti skaisti vārti. Par tiem nedaudz, un cik pašam personīgi bija sarežģīta spēle šodien? Jā, beidzot neuzsit pa putniem, bet trāpīja vārtos tur, kur vajadzēja. Ļoti skaisti vārti, manuprāt. Un spēle varbūt fiziski nebija tāpat grūtākā, vairāk mentāli, jo sezonas pēdējā spēle. Un bija jānoskaņojās. Protams, Rīgas derbijas nevajag tādu baigi papildus noskaņojumu, bet tāpat tās pēdējā spēle bija svarīgi ļoti uzvarēt. Pašam jau vairāk nekā 100 spēles klubā. Tas laiks ir ātri paskrējis, un kā tu to atceries varbūt? Pozitīvi, bet vienīgais, kas pietrūkst, čempionu tituls. Tā kā nākamos gados jācenšas to iegūt un vēl tikt ārā uz grupu turnīru Eiropas līgā. Tie tādi divi lielākie mērķi, ko es gribu sasniegt ar komandu. Šoreiz uzreiz komandai iespēja doties atvaļinājumā. Kāds ir tev tagad plāns, tuvākais, un pēc tam varbūt Kad jāsāk kustēties pašam individuāli varbūt? Diemžēl atvaļinājumā vēl nesanāks doties, jābrauc vēl uz izlases 2 spēles, bet pēc tam te jau manis jāatpūšās kāds 2-3 nedēļas, neko nedarīšu, un tad jau lēnām pakāpeniski sākšu kaut ko skriet. Veiksmi izlasē un pēc tam labu atpūtu. Paldies! One more time, thank you very much, and have a good day. Thank you very much.